Es ticu, ka domāšanas spēks ir tas, kas var mainīt visu. Domāšanas maiņa nav tā kā viens klikšķis un viss dzīvē mainās. Ja? Tas nav tā kā motivējošs citāts, ko mēs piespraužam pie leduskapja. Domāšana ir pēc būtības mūsu pamatstāvoklis. Gribam vai negribam, domājam mēs visu laiku. Mainot domāšanu, mums mainās arī sajūtas, un mainoties sajūtām, mums mainās arī tā rīcība. Domāšanas slāzdiem mēs runājam par negatīvajiem, tas rada bieži vien arī tādu bezspēcības sajūtu, un sajūtu, ka es neko nevaru ietekmēt. Ja tu tā domā, tā ir. Bet ja tu domā, ka tev tas ir iespējams, tas arī ir taisnība. Tā maiņa notiek tajā brīdī, kad cilvēks, piemēram, no nevaru nonāk tajā stāvoklī, kā viņš to var izdarīt. Domāšana arī ir kā muskulis. Jo vairāk tu trenē, jo spēcīgāk šis muskulis kļūst. Sveicināti podkāstā Coachings bez filtra. Sarunās, kas liek domāt, just un mainīties. Patiesi par cilvēku izaugsmi un coachingu lomu tajā. Podkāsts ir tapis ar ICF, Starptautiskās coachinga federācijas atbalstu. Es ticu, ka domāšanas spēks ir tas, kas var mainīt visu. Šodien mēs runāsim par domāšanas maiņu, par ieradumiem, kā mēs domājam, par to, kā tas ietekmē mūsu lēmumus, mūsu sajūtas un to, kā mēs tiecamies uz mērķiem. Man patīk salīdzinājums, ka kā mainās telpa, kad tajā atver logu. Mēs zinām, pavasarī atver logu un ienāk svaigs gaiss. Un atvērtie logi atkal iedod mums to plašumu sajūtu. Un tas jautājums ir par to, kā mēs varam iemācīties dzīvē elpot tā mierīgi un svaigi, un arī redzēt daudz plašāk. Mēs kā coachi redzam, ka pie mums nāk cilvēki ar problēmām darba dzīvē, karjeras izaugsmē, bet dienas beigās mēs risinām jautājumus par viņu domāšanas veidu, par to, kā viņi jūtās paši ar sevi un savās domās, savos prātos. Tāpēc saruna šodien būs tieši par to, kā mainīt domāšanu, lai mainītos dzīve. Un ar mums šodien kopā ir Sandra Krafte, kas ir transformācijas coach. Sandra palīdz cilvēkiem stiprināt pašapziņu, mainīt iekšējo dialogu un arī atklāt savas vērtības un, protams, atļaut sev dzīvot. Savukārt Madara Petrova ir komandu un līderības attīstības coach. Viņa strādā ar iekšējo līderību, palīdzot gan profesionāļiem, gan vadītājiem vadīt gan sevi, gan savas komandas ar pārliecību, mieru un skaidrību. Sveiks, dāmas! Sveiki. Garš ievads, ne? Par to, kas ir tā domāšanas maiņa, bet tas ir tāds sarežģīts jautājums īstenībā. Un tas galvenais vispār ir saprast, sāksim ar tiem pamatiem. Kas īsti ir domāšanas veida maiņa? Kā tas notiek? Madara, pastāstīsi vairāk? Jā, protams, sveiki visiem klausītājiem, skatītājiem. Mēs visi kaut kādā noteiktā veidā domājam ikdienā. Un lielā mērā tas ir saistīts ar mūsu to kognitīvo uzbūvi, kā tādu domāšanas uzbūvi. Arī saistīts ar tādu sociālo inteliģenci, kas ir tās sociālās lomas, ko mums uzliek arī sabiedrība. Tas noteikti ir to ietekmē un saistīts arī ar vidi, kurā mēs gan esam iepriekš auguši, gan kurā vidē mēs esam šobrīd, un kas ir tie cilvēki, kas mums ir blakus un kā šie cilvēki domā. Jo arī šo cilvēku domāšanas veids ietekmē arī mūsu domāšanas veidu. Un pavisam noteikti tā arī ir pieredze, kas arī ietekmē mūsu veidu, kā mēs domājam. Un tā maiņa notiek tajā brīdī, kad cilvēks, piemēram, no nevaru nonāk tajā stāvoklī, kā viņš to var izdarīt. Vai, piemēram, kad cilvēks uzskata, ka kļūdīties ir, slikti, bet kad viņš atklāja tomēr, ka kļūdīties tā ir vieta izaugsmei, vai grūti uzticēties, un ka patiesībā uzticība ir tā, kas stiprina līderu pozīciju. Tā kā tā domāšanas maiņa ir tāda tā kā pāreja no problēmas uz risinājumu. Un tas, ko es ikdienā arī redzu, ka bieži vien cilvēki ļoti daudz fokusējas tieši uz problēmu, uz to, kā viņiem nav
tā vietā, lai domātu par to, kas viņiem ir no tās pozīcijas. Un Sandra, kā tu redzi savā darbā ar klientiem? Domāšana ir pēc būtības mūsu pamatstāvoklis. Gribam vai negribam, domājam mēs visu laiku. Un kā mēs domājam, veido, kā īstenībā es jūtos, ko es daru, kāda rīcība un, protams, arī kādi rezultāti. Un mainīt domāšanu, tas ir tā kā vienkāršākais veids un tajā pašā laikā pats sarežģītākais veids. Jo mainīt domāšanu nozīmē iziet ārpus kaut kādas savas ierastās rutīnas, un tas vienmēr liekas mazliet baidoši. Ja? Kā tas būs, ko es darīšu? Un vieglāk ir palikt šajā vecajā domāšanas veidā. Bet, ja mēs paveram jaunu skatu, mēs varam noņemt savu rāmu un redzēt tā kā plašāk, kas tur vēl apkārt ir. Tas tā kā tāda, kā jau tu minēji, tā kā logu atvēršana, tā kā jauns skatījums. Man tiešām patīk, ka jūs abas uzsverat, ka domāšana maiņa nav tā kā viens klikšķis un viss dzīvē mainās. Ja? Tas nav tā kā motivējošs citāts, ko mēs piespraužam pie leduskapja. Tas ir diezgan pamatīgs darbs, es saprotu. Tas ir tāpatās, ja mēs gribam skaistu ķermeni, mēs ejam pie fitness treneri un mēs viņu trenējam. Tā, ka taisam to bicepsu, tricepsu un vispārējo. Ja? Gribam, negribam, svīstam tajā sporta zālē. Un tas, ko es sadzirdu, ka domāšanas veids palīdz mums stiprināt un trenēt to mūsu to smadzeni, palīdz mums stiprināt mūsu mentālo izturību, mūsu apzinātību un radīt īstenībā tādu skaidrību par sevi. Tas ir tas, ko es sadzirdēju no jums. Ja? Bet tajā pašā laikā man tā kā gribās saprast, mainīt domāšanu. Kā coachings tieši iet šajā kontekstā? Kāpēc tieši coachings ir labākais instruments vai viens no instrumentiem, kā to darīt? Kas ir coachings šajā kontekstā? Jā, es varbūt varu atbildēt. Coachings tas ir tāds atbalsta veids. Ja? Ir dažādi atbalsta veidi, un coachings ir viens no, kas palīdz tiešā veidā mainīt to domāšanu uz tādu izaugsmes domāšanu. Uz to, ka mēs nevaram kaut ko izdarīt, uz to, kā mēs to varam izdarīt. Ja, un tas noteikti noņem to rāmi, ko arī Sandra minēja, ja, jo kamēr mēs to rāmi redzam, mēs arī redzam tikai rāmi. Ja, un palīdzēt noņemt to rāmi nost un paplašināt to skatu. Ja. Un coachings noteikti arī iedarbina to motivāciju, to enerģiju, ja, jo tiklīdz mēs arī paskatāmies plašāk, mums arī tā enerģija rodas. Un tad, kad coachings kā instruments ir labs ar to, ka cilvēks tos resursus atrod pats sevī. Un tas vienkārši ir efektīvāk ilgtermiņā. Jā. Tas, ko es saprotu, tad tu aizēji pie coacha uz coaching sesiju. Tu paliec viens pats ar sevi un coachu, ja? Un tev nav kur aizbēgt. Tev ir vienkārši jāstrādā un jādomā par to, kas tad ir tas iemesls, vai tas ir tas, ko tu gribi, kaut kāds mērķis, ko uzstādīt. Tas ir tāds ļoti fokusēts, strukturēts process, kura laikā ir iespējams gan mainīt savas pārliecības, ja, gan arī uzstādīt jaunus mērķus, gan arī pamainīt to domāšanas veidu, jo mēs zinām, ka katram no mums ir kaut kādas tie ieradumi, kā mēs domājam. Piemēram, gan par sevi, gan par citiem. Tā kā par sevi tas, ko mēs varam mainīt, par citiem mēs arī varam mainīt. Es zinu, ka tas tāds līmlapiņas, ko mēs katram līmējam. Šis cilvēks ir tas, kurš vienmēr kavē. Šis cilvēks ir tas, kuram nepatīk viss. Viņš ir tāds negatīvs. Atnāk tāds pūpēdzis uz sapulci katru reizi. Un to mēs uz citos redzam ļoti labi. Ja? Bet vai mēs redzam to sevī? Vai tas, es saprotu, ka vieni paši mēs to nevaram ieraudzīt. Jā. Un tad coachings tā vieta, kur mēs varam ieraudzīt, kas ir tas, ko mēs neredzam no malas. Ja? Jā, un man ļoti patīk, kā tu saki, ka coachinga laikā cilvēks nevar aizbēgt no sevis. Un tā patiesi ir, jo mēs sev pēc iespējas sargājam, ja? un mēs mēģinam atrast visādus attaisnojumus un iemeslus, kāpēc kaut ko varbūt nedarīt. Ja? Un tas coachings ir tā vide, drošā vide, kur tu patiesi vari tā kā redzēt to, ko tu centies patiesībā sev noslēpt. Jā, tā ir vieta, kur tu beidzot to sāc risināt. Un tev coachs notur pie tā tava mērķa, un tu beidzot sāc to risināt. Vienkārši tas tāda atbildība. Es tā paņemu un sākušu par šo jautājumu tagad domāt. Okay.
Bet kāpēc vispār ir vajadzīga tā domāšanas maiņa? Nu, kāpēc nepietiek ar to, ka es domāju tā, kā es domāju? Vispār nevienmēr ir jāmaina. Ja tavā dzīvē viss ir lieliski, es ļoti priecājos, jā, bet ja ir kaut kādas sfēras darbā, privātā dzīvē, kur tev liekas, ka nav īsti forši, ja tu pamani, ka tu īsti esi tas kurkstētājs, tas negatīvo komentāru rakstītājs, un ka tu uz ielas visi ir vainīgi un tu vienīgais, tad es teiktu, ka šis ir tāds tā kā zīme, ka varbūt vērts padomāt, kā mainīt savu uztveri dzīves, lai dzīve būtu vienkārši kaut vai foršāka. Es varētu papildināt ar to, ka mainot domāšanu, mums mainās arī sajūtas. Un mainoties sajūtām, mums mainās arī tā rīcība. Ja es domāju, ka man nesanāks, es arī nerīkojos. Un tur aiziet tāda tā kā ķēdīte. Un tā domāšanas maiņa ir tā, kas noņemot tos ierobežojumus, mēs arī sākam savādāk pieņemt lēmumus dzīvē. Mums uzlabojās vispār attiecības, ja, un arī tāda kopējā dzīves kvalitāte. Ja, un ir tas teiciens, tu esi tas, ko tu domā. Ja, un tur ir daļa patiesības. Ja, lielā mērā patiesība tā ir. Jā, es dzirdu, ka tas ir tāds pamats, vispār fundaments cilvēka attīstībai. Ja? Bet mēs redzam, ka katram mums ir tie domāšanas veidi pozitīvi, negatīvi. Tie varētu būt tādi kā domāšanas slazdi, ja mēs runājam par negatīvajiem, tie ieradumi, kā mēs domājam, kuros mēs arī bieži vien iekrītam. Un es saprotu, ka, ja mēs runājam par negatīvo aspektu, tad tas rada bieži vien arī tādu bezspēcības sajūtu, iespējams tādu frustrāciju par kaut ko, un sajūtu, ka es neko nevaru ietekmēt. Nekas jau nemainīsies. Ja? Kādi ir tie domāšanas slazdi, kuros jūs visbiežāk redzat cilvēkus iekrītam? Domāšanas slazdi ir ļoti dažādās interpretācijās, ļoti dažādās sfērās, un īstenībā jāmeklē tie, kas reāli traucē cilvēkam. Tie būtu tie vērtīgākie katram, un viens no tādiem būtu, es to nevaru izdarīt. Tas nav man iespējams. Un principā, ja tu tā domā, tā ir. Bet ja tu domā, ka tev tas ir iespējams, tas arī ir taisnība. Un tur ir tā izvēle, kur tu izvēlies domāt, šādi vai tādi. Un, lai padarītu šo vēl interesantāk, nav tikai balta vai melna krāsa, tur ir daudz visādi dažādi toņi, kā var mainīt savu domāšanu sev izdevīgākā veidā, lai tu sasniegtu labākus rezultātus, lai tu dzīvotu priekpilnāku dzīvi. Un bieži vien tas nāk kopā ar tādu brīvības sajūtu. Viņa, protams, ir tāda reizēm nepatīkama, jo viss tā kā ir uz tevi, bet tajā pašā laikā tas, ka tev viss ir iespējams, ir vienkārši fantastiski. Jā, un patiesībā tie slazdi mums ir ārkārtīgi daudz ikdienā. Jā, tās domas, kas mums iešaujās prātā, viņas ir ļoti daudz, un es domāju, ka ikvienai arī no jums, jā, un tāpat arī man ikdienā, protams, kad iešaujas doma, man nesanāks, man neizdosies, jā, un te ir atkal tas, kā tas atspēlējās uz to rīcību, jā, tas, ko Sandra arī teica, jā, ja es domāju, ka man nesanāks, tad man arī nesanāk, jā, jo tāpēc, ka nesanāk, jo rīcība jau nesako, vai ne? Un, ja es domāju, ka es nevaru uzticēties, jā, tad rezultātā ir tā, ka mums ir mikromenedžēšana, jā, mēs esam noguruši, mēs kaut kādā ziņā distancējamies. Jā. Un vēl tāds ļoti arī zināms un redzams tas slasts ir, kad cilvēks saka, piemēram, ka visiem citiem ir iespējas, ja? Man vienkārši nav tādas iespējas. Un kas tajā brīdī notiek, ka patiesībā cilvēks ieņem tādu pasīvo lomu, ja? Un kaut kādā ziņā to atbildību neuzņemas. Jā, vieglāk ir domāt, ka man nav paveicies šajā dzīvē, visi apstākļi ļoti slikti bijuši un visi vainīgi. Un nesāk to izaugsmas ceļu, nesāk to kaut kādām rīcībām. Un tad tu esi tādā upura, tādā bezatbildības, ne savas dzīves atbildības lomā, un viņi ir tāda ierobežojuša. Viņi tā kā tevi smacē nost, tāpēc labāk ir domāt pozitīvāk. Bet tas, ko es saprotu, ir, ka mēs latvieši tā vienkārši varbūt domājam. Nav tā? Jā. Un tas ir tas, ko es arī sākumā minēju, ka var redzēt pēc sesijām, ka cilvēkiem grūti noformulēt to mērķi, jo viņi patiešām vairāk no tās pozīcijas, kas nav, kā trūkst,
Nevis no tās pozīcijas, kas ir un ko var darīt. Jā. Jā, ko es varu izdarīt šajā jautājumā? Nevis izstāstīt 60 variantus, kāpēc tas nesanāks. Jā? Bet skatīties tieši un vispār jau sākt savu dienu, kā es to varētu izdarīt, kā es varētu nenonākt līdz šādam jautājumam. Bet tā nav tāda situācija, ka mēs vienkārši atsakamies uzņemties atbildību par saviem darbiem, atbildību par savu dzīvi, atbildību par savu izaugsmi, par to, kā aug mūsu bērni, kā mēs audzinām tālāk nākošās paaudzes. Tāda rīktīga izvairīšanās. Vieglāk īstenībā ir vainot visus pārējos, vai ne? Strauss politika, ja? Jā, tas viss vainīgi, valdība, politika, viss vainīgs, tikai ne es. Jā, un tā coaching procesā ar to ir īpašs tas process, ka tu vari paskatīties no sevis. Jā, citiem ir tā, bet kā ir tev? Jā, kas ir tas, kas tev ir? Un kas ir tā izējas pozīcija no tevis? Un tad jau mēs paejam vēl tālāk, un tu vari pastīties, kā varbūt domāt no šāda rakursa, kā domāt, pieņemsim, kaut kāds tur cits cilvēks, kā domātu mākonītis, kā domātu pilspau par šo jautājumu. Principā tu tā kā ļoti plaši, un tu saproti, un es varu īstenībā domāt to daudz plašāk, nekā to es daru šobrīd. Jā. Es saprotu, ka coaching sesijas laikā notiek pārmaiņas. Un kā tad izskatās cilvēks, kurš ir izkāpis no šiem slazdiem? Ko viņš pats saka? Kādas pārmaiņas ir notikušās? Principā ir dažādi. Tāpat kā cilvēki, tāpat ir dažādas tās veidi, kā tas nonāk. Un coachinga process paredz, ka cilvēks nonāk pats pie tām atklāsmēm. Un tas ir, es teiktu, viss tāds ekoloģiskākais veids, kā nonākt. Un tas liekas tā dabiskāk, vieglāk pieņemt, nekā, kad domā kāds pats cits pasaka. Un vēl, ko es varu teikt, ka domāšanas ieradumi neveidojās vienā mirklī. Tas īstenībā ir tāds process, un tam ir jāaiziet cauri. Mēs sākam redzēt pierādījumus tam, kā es domāju, un mēs sāk parādīties rīcības, vairākas rīcības, un tad veidojās tas kaut kāds tas jaunais veids, kā es dzīvoju. Jā, cilvēks sāk pamanīt, ka mainās kaut kas sajūtās, mazinās, piemēram, bailes, jo viņš ir saskatījis kaut kādas iespējas, teiksim, lielāka tā atvieglojuma sajūta, jo tas, ko mēs arī iepriekš runājām par tiem slazdiem, kas tev visu laiku tur tādā sprostā, arī ir tā atvieglojuma sajūta. Tas ir tas, ko cilvēki arī parasti saka pēc coaching sesijas, un arī tas, kad ir lielāka enerģija, jo sesijas laikā tu vairāk domājot par iespējām un par to no tā pozitīvā aspekta, tu jūti, kā tev arī enerģija rodas pamazām. Ja man būtu jātaisa kopsavilkums, kas ir tā domāšanas maiņa, mēs varam pateikt, ka tas pirmais solis ir pamanīt to negatīvismu. Vai tas vienmēr ir negatīvisms, vai tas ir vienkārši kaut kāda doma, kas man atkārtoti skan galvā? Vai tas ir kaut kas cits? Es pat teiktu tā, reizēm arī kaut kādas domas, kas īstenībā varbūt ir slasts kļūda, ja viņi mums strādā, es pat teiktu, ka viņi nav jāmaina. Ja, tas nevienmēr ir jāmaina. Tas ir, ja man strādā, bet ja man šī doma, kā es domāju, man nestrādā, es jūtos slikts, tad šajā gadījumā es teiktu, ka vērtīgi ir tomēr pārskatīt. Tas ir, piemēram, ja es domāju, ka viss ir slikti, man jāizaicina sevi un jāsaprot, vai tiešām es neesmu uzpūcis no mušas ziloņa šajā gadījumā, vai patiešām šī situācija ir tāda, kuras neko nevar mainīt, ja? Jā, un coaching procesā arī mēs jautājam, kur tu redzi, kur tev tā balss vai kur viņa tev palīdz, un savukārt, kur viņa tev traucē. Jā, jo tas, ko Sandra saka, nevienmēr jau varbūt viņa traucē. Jā, un tad kā tad tu vēlies, lai būtu savādāk? Kā tu gribētu, lai skan šī balss? Jā? Jā, īstenībā jau par tām balsīm tur jau viņas ir vairākas mūsos iekšā, jā, un kuru mēs klausamies. Reizēm mēs to pavisam nevaram viņu izravēt, jā, bet mēs varam sākt klausīties to pozitīvo, to mūsu atbalstošo balsi. Un tad tas nākamais solis ir tā kā saprast, kura balss ir pa īstam mūsu, kuras vērtības ir patiesi mūsu, kāpēc es to daru, jā. Un tad mēs saprotam, kā viņu mainīt, to pārliecību, to domu savā, ja viss ir slikti, tad es iespējams pārformulēju to domu par to, ka iespējams, ka šajā visā ir kaut kas labs.
Ne? Vai tas spēja saskatīt visur kaut ko labu ir īstenībā prasme, kur var attīstīt, jo vienmēr var kaut ko atrast labu, jebkurā gandrīz vai jautājumā. Jā. Un ja es pamanu, piemēram, kad es domāju, viss ir slikti, es iemācos domāt, ka viss ir labi, piemēram, ka es skaidri noformulēju, ka es gribu iemācīties domāt pozitīvi vai uz rezultātu vērstu, un es skatos nevis, kā man šis nesanāks, ja? Bet kā es to varu nodefinēt par mērķi. Ja? Jā, un tas ir tas par to, kur tev tā doma palīdz. Ja? Kā tu gribi domāt, lai tas tev palīdz. Jā. Un tad es saprotu, tajā procesā viņš arī nodefinē, kā tev tas palīdz, kas ir tās tavas stiprās puses, kas tev palīdz. Ja? Un tas nozīmē, ka tu esi pamainījis to perspektīvu, kā tu skatījies. Ja tu no sākuma skatījies uz tā iedomātā kuba ēnas pusi, tad tagad tu paskaties uz gaismas pusi. Ja? Jā, tev tāda brīvība. Es varu domāt, es varu izvēlēties, kā es varu domāt. Vai nav forši īstenībā, ja mums jāsaka, nē, var tikai šitā. Bet īstenībā var arī tā. Jā, un brīnišķīga metafora par to domāšanu uz gaismu. Jo tas man šķiet tā izaugsmas domāšana, par ko ir coachings. Ja? Ko tas nozīmē praktiski? Ja kāds cīnās ar pašpārliecinātību, coach palīdz atrast konkrētus veidus, kā piemēram pacelt drosmi. Ja? Ja kāds ir iestrēdzis karjerā, coach palīdz ieraudzīt kādus ierobežojošos uzskatus, kas viņam ir par sevi vai par darba vietu, piemēram. Ja? Un, ja viņš vēlas sakārtot, piemēram, savas attiecības, harmoniskas attiecības, tad viņš palīdz, piemēram, atrast tos komunikācijas instrumentus, kā atklāti komunicēt par savām robežām un savām vēlmēm, vajadzībām. Tas ir tas, ko es saprotu. Tādas ļoti praktiskas lietas. Ja? Tas nevienmēr ir par to, ka viss dzīvē ir slikti. Ja? Tas ir arī par to, ka mēs domājam par tādām mērķtiecīgām lietām. Varbūt jūs varat nosaukt kādu piemēru no savas prakses, kur esat sastapušās ar šādiem ierobežojošiem ieskatiem, šādiem slazdiem, un kā mainās tas domāšanas process? Jā, es varētu kādu piemēru varbūt minēt no prakses, jo es strādāju diezgan daudz arī ar vadītājiem, kuri maina to domāšanu no tādas kontrolas uz uzticēšanos. Un arī tur man ir vairākas bijušas klientes, un tagad arī viena no klientēm, vadītāja, kurai ļoti grūti ir uzticēties savai komandai. Un sākotnēji, kas notiek sesijās, notiek tāda apzināšanās, kas ir tie domāšanas veidi, kas liek domāt par to, ka es nespēju uzticēties. Kas ir tas, kas skan galvā? Un šajā konkrētajā gadījumā sesiju laikā caur refleksiju, caur jautājumiem, caur atspoguļošanu cilvēks sāka saredzēt, ka patiesībā nav stāsts par to, ko komanda izdara vai neizdara, bet vairāk par pašu vadītāju, jo tas uzskats ierobežojušais bija tas, ka rezultāts liecina par labu vadītāju. Ja, bet tāds individuāls rezultāts, nevis komandas. Un tas, ko var darīt sesijas laikā, mazliet paskatīties, kas tad vispār ir līderis, ja, kur tur ir vieta uzticībai, kā varbūt tiem cilvēkiem palīdzēt attīstīties, ja, jo par to jau arī ir līderība, vai ne? Un tad soli pa solim var pamainīt šo te savu domāšanas veidu, ka hei, patiesībā nevis grūti ir uzticēties, ja, bet ka uzticība stiprina mani kā līderi un ka tā atnes ilgtermiņā rezultātu, jo kontrole vienmēr ir par īstermiņu. Jā, Madara ir ļoti jauks piemērs, bet es gribētu varbūt tā kā vispārināt, un man liekas, ka visvērtīgāk īstenībā ir ieraudzīt, ko es patiesībā domāju pats par sevi, kā es redzu, un sākt redzēt sev tās pozitīvās īpašības, kas vispār manī ir labs, pieņemt to, kas varbūt ne īpaši patīk, bet arī tas ir process, un tajā mirklī tev pavarās tas man viss ir iespējams, un tāda dziļas sevis pieņemšana. Tas nozīmē, ka mēs apzināmies un apšaubam vecos priekšstatus un liekam vietā jaunus, jā? Jā. Tas nozīmē mainīt arī fokusu, bet tas ir tāds... Tā ir tāda apzināšanās. Coachings pēc būtības ļoti veicina apzināšanos, apzināties, kur es esmu, ko es daru, kas tāds ļoti jauks pašatklāsmes process. Un pirms mēs iedziļināmies tālāk, mēs vēlējāmies uzzināt, kas tad patiesi interesē cilvēkus. Tāpēc mēs pajautājām viņiem vienu jautājumu par to,
Ja jums būtu pieejama viena coaching sesija, kas būtu tas viens jautājums, tā viena situācija, ko jūs gribētu risināt coaching sesijas laikā? Lūk, ir dažas saņemtās atbildes. Tātad, nākotnes attīstības redzējumu, likt pa plauktiņiem vairāk to, kas ir tā kā mana profesionālā joma izaugsme un saprast, kur tad es vislabāk, visjēgpilnāk varētu virzīties tādā attīstībā. Paldies! Un iespēja doties uz coaching sesiju. Kādu jautājumu gribētu apspriest? Viens jautājums varētu būt par pašizaugsmu un pašmotivāciju, kā šo savienot ar ikdienas ātro skrējienu. Vēl varētu par darbu, kā sagatavoties efektīvām one-to-one ar padoto komandu. Trešā lieta, kā būt efektīvākam. Tas, ko mēs redzam, ka katra no šīm atbildēm ietver ļoti praktisku jautājumu, bet tajā pašā laikā arī ļoti dziļu jautājumu, ko var risināt coaching sesijas laikā. Jo, piemēram, aiz vēlmes savienot pašizaugsmi ar ikdienu ir jautājums par dzīves līdzsvaru, par prioritātēm, tie var būt arī vērtību jautājumi. Jautājums par sarunām ar komandu ir arī par komunikācijas un vadības prasmēm un par to, kā es uztveru sevi kā vadītāju, kā līderi, kas arī ir tāda daļa no tādām domāšanas lietām. Jautājumi, kas ir minēti par ap un par darba izaugsmi, profesionālo izaugsmi, karjeras maiņu, atgriešanos no bērnu kopšanas atvaļinājuma vai tās dažādās situācijas, kas ir pieminētas šajās sarunās. Kaut vai bērns, kurš minēja, ka viņš grib trenēties futbolu, ir ļoti interesanti, kas parāda to, ka mēs varam risināt šos jautājumus dažādos līmeņos. Viens ir praktiskais līmenis, un otrs ir tāds domāšanas līmenis, kas ir mūsu iekšējais process, ko neviens cits neredz un nedzird. To redzam un dzirdam tikai mēs. Un, ja mēs paņemam kādu vienu konkrētu situāciju, kur jebkurš no mums ir saskāries kādā savā dzīves posmā, piemēram, es gribu mainīt darbu, vai man nepatīk mans darbs. Es domāju, ka jūs esat dzirdējuši bieži šo frāzi savā praksē. Kā jūs strādājat ar šo situāciju? Jā, šis jautājums ir ļoti biežs un ļoti labi risināms coachinga procesā. Un te var uzdot jautājumu īstenībā, kas īsti man nepatīk šajā darbā. Un tur var būt ļoti daudz atbildes. Vai tev nepatīk priekšniecība? Varbūt tev nepatīk darba apjoms, tev nepatīk kolēģi, nepatīk kaut kādi darba pienākumi. Tur var būt ļoti dažādi tie varianti. Un, kad mēs saprotam, kas tev īsti nepatīk, mēs varam arī saprast, kas īstenībā patīk. Jo arī šis jautājums ļauj paskatīties ļoti neitrāli, bet varbūt ir kaut kas foršs lietas, kas īstenībā, ko tu pat īsti neesi apzinājies, fokusējoties tikai uz to negatīvo. Un paskatoties uz šo procesu, izpētot, izkristalizējās kaut kādas varbūt tādas svarīgākie aspekti. Un reizēm gadās arī tā, ka var pamainīt kaut kādu vienu lietu. Piemēram, cilvēkam nepatīk, ka viņam netiek iedota atgriezeniskā skaita par viņu darbu. Un pamainot šo vienu, ko var esošajā darba līmenī izdarīt, cilvēks varbūt ir ļoti apmierināts ar darbu. Un nevienmēr darba coaching rezultāts būs, ka jāmaina darbs. Jā, es varu piekrist Sandrai, ka vispirms ir ļoti būtiski saprast, kas tad tev rada šo sajūtu, ka tev nepatīk šis darbs. Jā? Varbūt, ka tas ir saistīts ar kaut kādu komunikāciju savstarpēji. Varbūt, ka tas ir saistīts ar kaut kādu lomu konfliktu, kur tev ir grūti vienkārši apvienot būt kā darbiniekam un kā ģimenes cilvēkam. Jā? Varbūt tas ir saistīts tikpat labi ar kaut kādām vērtībām, ka darbs tev šobrīd nepiepild un nenes to gandarījumu. Jā? Tā kā saprast, kas ir tā sajūta, kur viņa tev ir cēlusies, tā kā apzināties, un kā tu gribētu
Ļoti svarīgi ir pajautāt cilvēkam, kā tu gribētu, ja? Kā tu gribētu, lai būtu. Jā, jo bieži cilvēks ieceklējās, kā es negribu, un nepadomā, kā es gribētu, kāds būtu tas labais variants. Tad ir tāds, es varu arī gribēt. Un tas ir tāds interesants stāvoklis. Jā, un tas, ko vēl es novēroju praksē, interesanti ir arī tas, ka nevienmēr ir jāmaina uzreiz darbs. Nevienmēr ir jāpieņem tādi krasi lēmumi. Dažreiz pamainot mazliet kādu no tiem elementiem vai paskatoties savādāk uz to lietu, ja mēs pamainām sajūtas, mēs pamainām attieksmi un arī pamainās tā rīcība, un varbūt, ka nav vienmēr jāpieņem tie krasie lēmumi. Tad es saprotu, ka pienāk kāds brīdis, kad cilvēkam rodas skaidrība. Noteikti, jā. Un viņš tā kā saprot, ka ir varbūt tomēr tas slavenais klikšķis, ka es esmu ticis vaļā varbūt no tās domāšanas, vecās domāšanas. Kas notiek tajā brīdī? Jā, tas klikšķis ir tā sajūta, jo parasti pirmajā sesijā, coachinga laikā mēs jautājam, tad, kā tu gribētu justies. Ja? Un tad attiecīgi tajā procesā, tas parasti notiek 3., 4., tik ātrāk tas nenotiek, tas domāšanas veida maiņa. Un tad arī cilvēks sāk teikt, ka viņš jūtas savādāk. Jūtas tā kā enerģiskāks, viņam ir skaidrība atnākusi, ja? Viņš saprot, ka viņš var paskatīties dažādi, ja? Un tā kā vieglāk elpot un vieglāk būt. Jā, es piekritīšu Madarai, tas tiešām ir process un nevienmēr ir klikšķis, jo īstenībā, labi, mēs tā kā pirmo reizi apzināmies, kas varētu darīt arī savādāk, domāt savādāk, un tad ir tā reālā dzīve, ja? Un tad šīs jaunais domāšanas modelis ir jāadaptē tā kā īstajai dzīvei, un tad cilvēks iziet ārā no tās sesijas, ja, un viņš sāk skatīties un redzēt pierādījumus, ka īstenībā šis te jaunais uzstādījums iespējams ļoti labi ieklājās viņa dzīvē, un viņš redz pierādījumus, ja palielinās ticību, viņš sāk rīkoties savādāk. Un pats varbūt tas skaistākais tas, ka arī redzot, nomainot kaut ko vienu, cilvēks sāk saprast, bet es varu arī domāt citās sfērās savādāk. Un tad veidojās tāda apzināta dzīves uztvere, es tā teiktu. Bet es gribēju vēl pieminēt to, ka nevienmēr to var pilnībā nomainīt, un reizēm tikai izkustināt arī ir liels solis, kad mēs vienkārši izkustinām to uzskatu, un tad tas process aiziet, un cik ātri tas aizies, un vai tas aizies, tas nav garantēts, bet tā var arī notikt. Es pilnīgi piekrītu, Sandrai, ka svarīgi ir, ka notiek kustība, ka tu iedod to impulsu, ka kaut kas sāk mazliet jau savādāk tā puzle veidoties. Tas, ko es dzirdu, ko jūs abi sakat, ka tas nevienmēr ir par rakstītu atlūgumu un radikāliem lēmumiem. Kad dažkārt tas ir vienkārši, ka cilvēks saprot, kas patiešām viņam ir svarīgs un kā viņš grib pieņemt lēmumu. Iespējams, tas nav kādu lēmumu, bet kā viņš grib pieņemt lēmumu. Jā. Un tad ir paliek nianses, vai viņš pieņem lēmumu un paliek, un kā viņš strādā šajā vietā, vai arī viņš pieņem lēmumu un dodas tālāk. Es gribētu papildināt no savas puses, ka viņš to dara jau ar tādu pārmaiņu plānu, ko viņš ir coaching sesijā izstrādājis, ka tas nav tāds impulsīvs lēmums. Hei, priekšniek, es rīt dodos projām, ja? Bet tas ir tā, kad viņš saprot, kur viņš dosies, kā viņš to pārmaiņas veiks un vadīs. Ja? Jā, un pavisam noteikti, ja tu tik apzināti pieņem to lēmumu, tās pārmaiņas ir pamatīgākas, noturīgākas. Jā. Tas, ko mēs redzam šajā piemērā, tas ļoti labi apstiprina coaching pamatpieņēmumu par to, ka cilvēks ir radošs un resursu bagāts. Visas atbildes jau ir viņā, ja Sandra minēja mūsu ievadā. Bet dzīvē tā nenotiek. Es no rīta nepieceļos un nepieņemu lēmumu. Tagad es dzīvošu pēc iedomāta plāna, un es katru dienu viņu 100% izpildu. Es no rīta pieceļos saguris, mazliet neizgulējusies. Kāpēc? Es nevaru vienkārši saņemties un darīt citādāk. Saņemties un domāt citādāk.
Jā, tas, ko tu saki, tas tā arī ir, jo tā nav tāda poga kafijas automātā, ko piespiest, vai kaut kāda burvestība. Ja. Tas ir process, par ko arī mēs iepriekš runājām, tāds ilgāks process, jo tas domāšanas veids mums ir izveidojies ilgu laiku, un lai to pamainītu, arī vajag laiku. Ja. Un otrs ir tas, ka, protams, ka domāt vispār ir diezgan grūti. Ja. Domāt vēl par savām domām ir vēl tā kā grūtāk, ja? Bet tur ir tas atklājums un tur ir tā domāšanas maiņa. Ļoti bieži cilvēks nevar paskatīties uz to savu jautājumu, jo viņš ir tā kā iestrēdzis tajā punktā. Tur esi un tu neredzi to apkārt. Un tā atkāpšanās no malas, atkāpšanās no malas, skatīšanās savādāk, tas ir tas, es teiktu, svarīgais aspekts, kāpēc mainās tā domāšana. Jo tu pats tam netici. Tu tā kā izdomā, es domāšu tagad šitā, bet tu tam netici. Un tāpēc tas nenotiek, tas rezultāts. Un atrast to ticību, tas ir būtisks aspekts. Tas, ko es sadzirdēju, ir, ka tas nav tā, ka es paskatos uz citiem un paņemu viņu recepti un ieviešu. Kad svarīgi ir nonākt pašam līdz tam secinājumam, kas strādās man un kas nestrādās man. Precīzi. Jā. Precīzi, jo nav jau tā, ka mums kāds pasaka, domā tā, domāšu, un mēs nepieņemam. Ja vēl kāds mums iedod padomu, visbiežāk cilvēki negrib padomus. Ja, bet tad, kā tas coaching process paredz, ka tu to iegūsti caur sevi, tas ir daudz efektīvāk. Un ka tu pats to izdomā. Ja, jo coaching laikā tev neviens nepateiks priekšā, ko darīt. Tu pats nonāc līdz tām atziņām, un tāpēc arī tas labāk strādā. Es saprotu, ka mēs ļoti daudz strādājam ar savu iekšējo procesiem, ar savām iekšējo domāšanu. Un viena no lietām, ko mēs pieminējām arī vairāk kārt, ir arī vērtības. Coachingā mēs vērtības saprotam kā cilvēku vadošos principus, kas viņiem patiesi svarīgi, kurus viņi ņem vērā, ka viņi pieņem dzīvē būtiskus jautājumus. To varētu pat tā salīdzināt ar tādu iekšējo kompasu, kas virza mūsu dzīvē. Ja? Kā vērtība apzināšanās var palīdzēt mainīt domāšanu? Vērtību apzināšanās ir ārkārtīgi svarīga visā arī procesā un vispār mums cilvēku dzīvē, jo vērtības ir tās, kas mums liek kustēties, iedod to virzienu, ja, uz kurieni kustēties. Un tad, kad tai pašā piemērā par darbu, ja, ko tu minēji, ja cilvēks paskatās no vērtību prizmas, ja, kas tad ir tās vērtības, kas viņš šeit darbā balsta, ja, iespējams viņam ir vērtība izaugsme, brīvība, bet viņš to neredz šajā darba vietā, ja, tad visdrīzāk viņš atkal un atkal atgriezīsies pie šī jautājuma, un kaut kur līdz galam nejutīsies tā kā piepildīts. Ja, un tad ir ļoti būtiski paskatīties sesiju laikā arī varbūt, kur tu tās vērtības var citādāk balstīt. Ja, nevienmēr varbūt tieši tajā darba vietā varbūt var paskatīties, kur vēl tu viņas vari balstīt, ja, lai tu atbalstītu tās savas vērtības. Es varbūt varu iedot tādu praktisku piemēru no savas dzīves, jo es ar vērtību jautājumiem esmu strādājis diezgan daudz. Es atceros, kad es mācījos coachingu, un mums ir tās individuālās sesijas vienam ar otru ar mācību partneriem. Un es tieši strādāju un nodefinēju savas vērtības dzīvē. Un es tagad ļoti precīzi un skaidri zinu, kā man ir jāpieņem lēmumi, kā man ir jādomā par savu ikdienu dzīvi, lai virzītos uz priekšu. Piemērs. Man ienāca vakardien uzaicinājums uz vienu darba tikšanos, un es neredzēju, ka papildus tai darba tikšanai pēc tam ir iekļauts arī pasākums, kuru es drīkstu apmeklēt bez maksas, jo tas ir maksas pasākums, un tur ir ļoti foršs runātāju loks, kad iedvesmojošas sievietes Latvijā ļoti plaši zināmas, un es domāju, cik forši būtu aiziet uz viņu, un tad es skatos savā kalendārā, kur es biju ielikusi laiku tai darba tikšanai, bet es nebiju ielikusi laiku tam pasākumam, jo es nezināju, ka tāds būs. Taču manā kalendārā bija meitas deju koncerts Dārziņā. Un te rodās tāda dilemma, ko tam man tagad darīt, vai piepildīt un aiziet uz foršu pasākumu, pabūt ar foršām sievietēm, paklausīties viņas, iedvesmoties, vai to eju uz bērndārs pasākumu.
bet bērndārzā taču to pasākumu tik daudz, un jau 18. novembra koncerts bija un vēl kaut kas. Bet pie sevis tu pieņem lēmumu, un tev, varbūt vīrs var aiziet uz koncertu, nofilmēt, un es redzēšu. Tā iekšējā balss ar tevi runā un domā. Bet nē, tu pieņem lēmumu, viss tu pasaki, ka man jau bija iepriekš kalendārā pasākums ielikts, un tu dosies uz to un netiec uz to foršo pasākumu. Nākamajā dienā vīrs raksta, tad man ievelkās darbā sapulce, es nevarēšu tikt uz koncertu. Saku, labi, es būšu, jo es jau vakar pateicu, ka es iešu uz koncertu. Un tas ir tāds mazs piemērs īstenībā, ļoti triviāls, bet tas ir tas, ko parasti, kā mēs nozrālējam pēc tam, kad mēs neaizējam uz to bērnu koncertu, un tu domā, pāc, kā tad tas ķipars tur dejoja, tas divgadnieks. Tajā pašā laikā, tas pats ir tikpat viegli, mums ir pēc tam skatīties uz tādiem lēmumiem, vai es, piemēram, gribu strādāt vienā darbā vai citā darbā. Tu paskaties, kur darbs atrodas pilsētas otrā galā, un tu saproti, ka tev ir 2 stundas, lai aizbrauktu un atbrauktu katru dienu. Un tas nozīmē -2 stundas tavai ģimenei, un ja tava prioritāte ir ģimene, tad tu pasaki, sorry, paldies par iespēju, man ir citas prioritātes dzīvē. Jā. Un ar šo sarunu par vērtībām es teiktu, ka mēs esam arī pietuvojušies mūsu sarunas noslēgumam, un tas, ko es arī dzirdēju šodien sarunas laikā, ka var iezīmēt ļoti dažus tādus ļoti skaidrus signālus, kad tā domāšanas maiņa ir notikusi. Parasti mēs to redzam kā tādu ļoti redzamu pārmaiņu cilvēku komunikācijā. Tas nozīmē, ka viņš daudz drosmīgāk stāsta un nosprauž savas robežas personiskās, ka, piemēram, viņš darbu beidz 6:00, un viņš iet pēc 6:00 prom mājās bez sirdsapziņas pārmetumiem. Un arī skaidri komunicē savas vajadzības. Tas ir viens. Tāpat viņam ir coaching sesijas laikā izstrādāt tādi konkrēti soļi, ko un kā viņš dara. Tas ir tāds liela darba daļa. Jo no nepārtrauktas domāšanas mēs risinājumu neredzam un nerodam. Ja? Bet no darīšanas savukārt kaut kas mainās. Tas ir tas, ko Madara minēja par to kustību, ka sakustās. Un, ja ir pirmais solis veikts, tad nākamais solis nāk dabiski jau tālāk. Un katrs nākamais solis nāk ar vien vieglāk un vieglāk. Tad es sadzirdēju tādu vieglumu sajūtu, ko klients saņem, tāda enerģijas maiņa. Mēs katrs saņemam kā pēc liela saspringuma posma, tā pilnībā noelšamies, tā nopūšamies daudz dziļāk. Un man šķiet tāds viss būtiskākais ir par to, ka mēs beidzam domāt par tām problēmām un ieraugam tās iespējas, kas mums dzīvē nāk. Tas nozīmē, ka mums nav jādzīvot tā, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim. Un ja es turpinu to salīdzinājumu ar sportu un fitnesu, tad var teikt, ka domāšana arī ir kā muskulis. Jo vairāk tu trenē, jo vairāk tu pamani savas domas, un jo spēcīgāk šis muskulis kļūst, un jo plašāk tu redzi arī tās savas iespējas, tas loks ir arvien lielāks un lielāks. Un, ja skatītāji, tu šodien esi atpazinis sevi dažādās frāzēs, piemēram, man nepatīk mans darbs, viss dzīvē ir slikti, nekas jau nesanāks man. Varbūt tieši šobrīd ir tāds labs mirklis padomāt par to, ko tad es šobrīd gribu, kas man patiešām ir vajadzīgs, ne? Dāmas, paldies jums par sarunu. Un es vēlētos arī jums dot iespēju kaut ko novēlēt mūsu skatītājiem vai iedot kāda ceļa maizi. Es gribu pateikt, coachinga pamatprincipu, ka visas atbildes ir tevī pašā, un tā ir tava atbildība, vai tu tās atbildes saņemsi vai nē, un ko es aicinu uz sesijām. Un es teiktu, ka tas process ir diezgan interesants un attīstošs. Jā, un es no savas puses noteikti varētu iedot tādu varbūt praktisku, noderīgu frāzi, kas arī man pašai ikdienā ir palīdzējusi, domājot kaut kādas lietas, pajautāt sev, kā tas, ko tu domā, tev palīdz. Un tas otrs jautājums noteikti varētu būt, kas varētu būt tas pirmais solis, lai tu mainītu to savu domāšanas veidu uz tādu, kas tev palīdz un atbalsta.
Paldies, Madara, paldies, Sandra, par šo ļoti dzīvu un tādu atklātu sarunu, jo man šķiet, ka mēs iegājām tādās tēmās, kas ir ļoti personīgas. Un ar jums šodien kopā bija Madara Petrova, kas ir komandu un līderības attīstības koč, Sandra Krafte, kas ir transformācijas koč, un es, Laima Zēmele, kas bija podkāstu moderātora un arī esmu biznesa koč. Un paldies arī tev, ka tu klausījies. Un ja kāda no šīm tēmām tev šķita vērtīga, iespied mums laiku un aizsūti savam draugam, lai viņš arī noklausās. Tiekamies nākamajā Coachings bez filtra podkāstu epizodē.